Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dievu priekšā un izlūgtos no viņa līdzinu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai. Bet es kaunējos prasīt no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas lai aizsargātu mūsu ceļā no ienaidnieka, jo mēs bijām sacījuši ķēniņam tā: mūsu Dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē viņu, bet viņa dusmas ir pret visiem, kas viņu atmet. Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šajā lietā, un viņš ļāvās pielūgties. Dieva vārds, Ezras grāmata, 8. nodaļa, 21. pants. Esiet sveicināti, mīļie draugi, radio klausītāji, esiet sveicināti visi cilvēki, kuri ir izslāpuši pēc Dievu, kuri vēlās meklēt Dievu un vēlās labāk pazīt Dievu. Mēs atkal esam raidījumā Lūkšana kambara noslēpumi. Studijā esmu es, Vasarsvētku draudzes cerību mācītājs Jānis Sadovskis, un kopā ar mani ir mans brālis Kristu Jānis Akmens, labvakar! Un mēs turpinām mūsu sarunu, kur mēs esam iesākuši kā jaunās sezonas tēmu, tātad gavēšana un lūkšana. Pastiprināta lūkšana, pastiprināta ar gavēšanu. Tātad spēks, kas mīt, jeb ko var iegūt, vai kas nāk caur mūsu gavēnu un nodalīšanos priekš Dievu. Un pagājušajā raidījumā mēs runājam par to, vai draudzēs ir populāra gavēta, vai cilvēki zina par gavēni, vai cilvēki to dara, un to jūs varat dzirdēt pagājušajā raidījumā. Šodien mēs sāksim runāt par to, kas ir gavēnis, gan garīgi, gan tīri fiziski. Tātad, ko nozīmē gavēnis, kā viņš izpaužās, ko viņš varbūt dod, nedaudz pieskarsimies šiem punktiem, un parunās varbūt par atsevišķām lietām, vai tas ir kaut kas jauns, vai tas jau ir bijis, vai Jēzus to ir mācījis, un parunāsim par to, vai gavēnis maina Dievu, vai gavēnis maina kādu citu. Bet, lai Dievs mums varētu palīdzēt visu to saprast un izprast, pirmām kārtām, mīļie draugi, paņemiet savas pierakstu klādes, rakstāmos, un jūs uzreiz varat pierakstīt šo Ezras grāmatas 8. nodaļas 21. līdz 23. pantu un pārdomāt to, ko jūs tur dzirdējāt. Bet tagad lūksim Dievu. Jā, visu varenais debesu Tēvs, mēs Tev pielūdzam un pateicamies, ka mēs varam būt šeit ar Jāni studijā, ka mēs Tēvs varam klausīties uz Tevi vispirms, Tēvs, ka mēs varam dalīties ar tām domām, ko Tu esi līdz mūsu sirdī un to, ko Tu mums esi devis par šo gavēni, Kungs Dievs, kā gavēt, ko gavēt, Kungs Dievs, kādā veidā. Kungs Dievs, es lūdzu, lai tas viss ir par svētību katram ikvienam, kas klausīsies šo raidījumu vai tiešajā ēterā vai caur internetu kādos ierakstos, Kungs Dievs. Es lūdzu, lai katrs, kas dzirdēs to visu, lai Tēvs to nepatur tikai savā sirdī, kā dzirdētu, Kungs Dievs, kā tādu izskanošu, bet lai tas katram tiešām ieguļās dziļi sirdī un ka tas, kas to dzirdēs, lai to praktizē praktiski Tēvs, ko viņi redz par labu esam, ko dzirdēs caur mūsu mutēm. Kungs Dievs, es lūdzu svētīt katru klausītāju, katru, kas atbalsta šo raidījumu, Kungs Dievs, svētīt Tēvs tos lūdzējus, kas un aizlūdzējus, kas lūdz par mums, kas lūdz par kristīgo radio, kas lūdz Tēvs un kas atkal svētī mūs ar savām labprātīgiem ziedojumiem, savām finansēm. Kungs Dievs, svētī un vādi. Es Tev pateicos par katru ikvienu, kas piedalās šajā kopīgā darbā. Tas, Tēvs, nav mūsu darbs, tas ir mūsu kopīgais darbs, ko mēs visi kopīgi darām Tev par godu un slavu un pateicību un par svētību viens otram. Tev slava, pateicība, to lūdzamies un pateicamies Jēzus Kristus vārdā un svētā gara spēkā. Āmen. Āmen. Un, mīļie draugi, es gribētu uzreiz vērsties pie jums ar tādu domu. Manuprāt, kad Kristus aizgāja no šīs zemes, viņš nebija plānojis, nebija paredzējis, un viņš nekad nav bija ieplānojis, ka kristiešu draudz, ka viņa miesa būs tādi bezmugurkaulā, nespējīgi, nespēcīgi cilvēki, kas būs iespaidoti un tiks ietekmēti nepārtraukt no šīs pasaules. Jēzus plānoja, ka viņa bērni būs uzvarētāji. Viņš plānoja, ka viņa bērni būs spēcīgi, stipri, ka viņa bērni sekos viņa pēdās, ka viņi nevis izkusīs kāds cukurs kaut kādās grūtībās, bet ka viņi grūtībās mācēs saņemt spēku, kas nāk no augšienes.
Un viens no šādām lietām, kā palikt stiprākam, drošākam, paļāvīgākam un kā kļūt par cilvēku, kas saņem pārdabisku no Dieva atbildes, viens no šādiem ieročiem vai lietām, kas mums ir vajadzīgs, tas ir gavēnis. Un, manuprāt, es nezinu, Jāni, kā tev liekas, bet, manuprāt, vārds gavēnis daudzās draudzēs arī cilvēku prātos ir kļuvusi vienkārši par tādu izteicienu. Vienkārši par tādu teicienu, par tādu izteicienu, par vārdu, kuram īsti cilvēki nesaprot jēgu, jo esmu ar daudziem runājis un pieminējis vārdu gavēnis un sāc runāt par to, ka būtu vērts to saprast un izprast un gavēt, tad bieži vien cilvēks saka, bet kas, ko, kā. Un kas ir interesanti, esmu pamanījis, ka cilvēki ir daudz lasījuši grāmatas par to, kā staigāt ugunī, kā dzīvot svētajā garā, kā lūgt par slimajiem, kā dzīt ļaunos garus. Bet par vārdu gavēnis ir palicis tikai vārds, diemžēl. Un man ir aizdomas, ja mēs ar jums, mīļie radio klausītāji, spētu iedziļināties šajās tēmās un saprast, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko tas dod. Es personīgi domāju, ka mēs ne tikai varbūt kā reizēm mums gadās šobrīd censtos izvairīties no tā un teikt, es jau to nevaru, bet taisnība otrādi mēs meklētu iespēju. Ja mēs to saprastu. Jāni, es tieši tev gribētu sacīt, es tev pilnīgi piekrītu tādā veidā, kā tu to saki, jo pirms šī raidījuma mēs paši ar teviem kopā ap divu meklējām grāmatas par gavēni, ja, kas, lai vēl vairāk saprastu, un personīgi es, teiksim, ja, meklējumu patiesībā ir viskaut kas ļoti daudz, par ko ir aprakstīts, par lūkšanu neskaitāmas grāmatas, un vēl viskaut kas par gavēnis paprasīju, un nav grāmatas. Patiesībā nav literatūras, jau ir ļoti, ļoti maz. Ļoti maz, jā. Tieši tā. Un šeit arī ir tās lietas, kad, kā tu sacīji, kad Dievs ir vēlējies, lai mēs ietu viņa spēkā, kā Bībele saka, no spēka uz spēku, bet diemžēl kaut kas nenotiek. Un nevelti Jēzus sacīja, ka tas ļaunais neiziet, ja, ko mēs arī iepriekš runājam, savādāk, kā tikai ar lūkšanā un ar gavēšanu. Ja? Tātad tajā visā, tas tiešām gavēns ir ļoti spēcīgs liels ierocis. Un šeit man liekas, ka tieši šajā laikā, tu sacīji, tā kā draudzēs, tu esi kaut ko runājis, tad man liekas vairāk, ka pasaulīgi cilvēki vairāk gavē. Viņiem ir cits iemesls, kāpēc viņi to dara, vai ne, lai tur notievētu un sev labāk justos un tam līdzīgi, ja? Kas ap citu, ko tieši pasaulīgie vairāk cilvēki runā par to, ka labāk arī garīgi jūtās tie cilvēki, kas kādu ilgāku laiku pavada gavēšanā. Baznīcā par to nerunā, bet runā pasaulīgi cilvēki. Ļoti interesanti. Taisnība, jā. Un tad, kas ir gavēnis? Vispirms runāsim par to, kas gavēnis ir garīgi. Man gribētos teikt tā, gavēnis, tas ir ļoti svarīgs, garīgs vingrinājums, jeb ierocis, kas jāiemācās ir katram kristietim. Katram ticīgiem, lai viņa garīgā dzīve būtu tāda pilnvērtīga. Jo, protams, ka garīgā dzīve ir pat cilvēkam, kurš varbūt reizi mēnesī lūdz Dievu, vai tikai dievkalpojumās. Ir šī garīgā dzīve, bet lai viņa būtu pilnvērtīga, lai viņa būtu spēcīga un stipra, ir jāiemācās cilvēkam gamēt un jāsaprot šī te gavēņa lielā nozīme. Ja man jāsalīdzina šobrīd gavēnis ar kaut kādu, teiksim, tādu lietu, ko mēs varētu tā materializēt, tad, protams, ka, piemēram, ar lūkšanu, regulāru lūkšanu, mēs pamazām skaldam klintis. Un to varētu salīdzināt ar mazu āmurīti. Ar ko, Jāni, to varētu salīdzināt gavēni? Teiksim, ja pastāvīga lūkšana ir mazs āmurītis, ko tu pamazām drupini klintis. Ar ko tu varētu salīdzināt? Man vienkārši nāk prātā, nesen, kādu laiku atpakaļ brauc pāri pa, es nezinu, kas tas pat tieši tilts, senāk pāri pa dzelzceļu Rīgā te patās, un tur tiek tilts noārdīts. Un tur ir tāda milzīga betona kluči tik bija ārdīti. Viņus nedauzīja nost ar mazo āmurīti. Viņus ņēma ar lielu tehniku. Kāpēc, Jāni? Vajadzēja ātru un stipru rezultātu. Tieši tā ātru un pozitīvu rezultātu vajag. Nevar tur, es atvainos teikt, ar juvelieru instrumentu bakstīties pa kaut kādu klinti, teiksim, ja? Ja to pašu varētu ļoti labi paskatīties šie te paši, es esmu redzējis akmeņu kaļus, kas skalda akmeņus uz pusēm. Jā. Viņi iesāk ar urbīšiem, ar maziem instrumentiņiem, bet pēc tam ņem spēkā lielāks un lielāks, jaudīgāks instrumentus, ja? Tātad, ko es varētu šeit salīdzināt, lūkšana ir kāds, nedrīkst tā teikt, maziņš instruments. Nē, lūkšana ir ļoti spēcīgs un liels instruments, bet tai pašā laikā ir vēl kas vēl papildi un vēl lielāk. Ja lūkšana pastiprina ar gavēni, ir pavisam cits spēks. Tieši tā. Un vēl šeit varētu minēt kā piemēru, lai mums labāk būtu saprotams, ka tas līdzīgs kā spriceklim.
līdzīgs spridzeklim, teiksim, ja mīļie draugi, ja, teiksim, ja kāds grib uzstiprināt kādu klinti vai, es nezinu, kādu māju vai kaut kādu objektu, kas ir jānovāc. Nedod pa piemēru kādu negatīvu, Jāni. Jā, nē, bet pieņemsim jānovāc kaut kāds objekts, teiksim, ja. Tad cilvēki ir sapratuši, ka vislabākais veids ir nevis ar ekskavatoriem pamazām, bet uzspridzināt. Viss tas sagāžās un viņi vienkārši novāc. Ir rezultāts. Ātrs rezultāts. Un tieši tāpat reizēm bez šī te ātrā rezultāta, jeb šī te ātrā ieroča, jeb šī spēcīgā ieroča mūsu dzīve ir nepilnvērtīga, un mums nav varbūt reizēm laika arī īsti gaidīt. Un ļoti ilgi arī varbūt tās, tāpēc arī bieži vien cilvēki varbūt tās saka, es jau lūdzu gadiem un jā. Nav atbildes. Un te ir jautājums, gavējs esi? Vai tu esi maksājis kādu cenu, kā varētu sacīt arī, vai tu esi maksājis cenu? Tad cilvēki bieži vien saka, argumentējoties, bet man Dievs nav atklājis. Un, mīļie radio klausītāji, šeit es pilnīgi ļoti nopietni gribu pateikt, un es esmu to gan lasījis, gan arī pats lasot no citiem mācītājiem, ko es esmu dzirdējis, Bībelē tas ir atklāts. Un Absolūti. Tur vairs nevajag nekādu īpašo svētā gara atklāsmi, lai gavētu. Tieši tāpat kā par lūkšanu. Nevajag nekādu atklāsmi, jo tas ir pateikts vārdā. Tieši tā. Un šobrīd es gribētu pateikt tā, mīļie draugi, ja kāds domā, ka mēs šeit runājam par kaut kādām jaunām lietām, es teikšu absolūti nē. Redziet, atkal ir, teiksim, tāda situācija, ka, piemēram, mums ir jāsaprot, ka Dieva vārds ir kā sēkla. Un ja mēs ņemam, teiksim, ja mēs gribam izaudzēt kartupeļus, mēs meklējam kartupeļu sēklu. Ja mēs gribam izaudzēt burkānus, mēs meklējam burkānu sēklu. Ja mēs gribam saprast, ko Jēzus teica, ko Dieva vārds mācīja, ko Dievs mācīja par atbildēm ekstrēmās situācijās, ātros jautājumos, par iespēju dzirdēt Dieva balsi pārdabiskā veidā, tad mums ir jāmeklē sēkla par gavēni. Un, kad jūs atšķirat no pirmās lapas puses Bībelē, jūs daudzās vietās atrodat kaut vai norādes, viņš atturējās, viņš gavēja, viņš aizgāja, viņš bija tuksnesī, viņš vēl kaut ko, un par Jēzu mēs vēl runāsim varbūt vēlāk, viņš 40 dienas gavēja. Ar to viņš patiesībā sāka savu kalpošanu. Tā, ka, mīļie draugi, tā nav jauna mācība. Mēs varam lasīt Ezras grāmatā, Nehemijas grāmatā, Esteras grāmatā, Daniela grāmatā. Mēs varam lasīt, ka cilvēki, kuri meklēja Dievu, viņi ļoti praktizēja šo lietu. Un, kad mēs lasām par viņu gavēņiem, mēs redzam, ka tie gavēņi deva nopietnas rezultātus. Piemēram, Esteras gadījumā, jā, tur vispār bija tikai 3 dienas. Tur nebija vairs laika, tur nebija laika mēnešiem lūgt vai teiksim, gaidīt, ka Dievs kaut ko mainīs. Tur bija 3 dienas. Ezras gadījumā viņam jādodās ir ar cilvēkiem būvēt pa jaunu templi. Viņam nav laika, un kā es lasīju pašā sākumā, viņš izturina 3 dienu gavēni. Un arī šajā gadījumā viņiem viss bija iedots, viņiem bija iedot līdzekļi, viņiem bija iedot ceļa maize, viņiem bija iedots atļaujas doties uz turieni, bet viņš saprot, ka bez Dieva aizsardzības viņš šo ceļu, kas ir jānoiet cauri tuksnesim, kur ir laupītāji, bandas visādas, ciltis klejo, ka viņš nespēs noiet, un viņš izsludina gavēni. Tātad tā nav jauna mācība vecajā derībā. Jā, un šeit varētu vēl tieši tā, vai ne? Un šeit vēl varētu piebilst tas, ka gavēnis, tas, ko tu minēji, kāpēc cilvēks to darīja, jā, varētu uzreiz jautāt, jā, kāpēc viņi visu to darīja? Nu, kas ir tas, kas gavēnis tā? Lasa rezultātu. Jā, bet man gribētos teikt tā, ka pati būtība, ko mēs kā satveram kā gavēnis, ir tas, ka tā ir pilnīgi sevis tāda arī miesiskas atdošana Dievam, pazemošanās, teiksim, tāda pazemošanās Dieva vietā, priekšā, kur arī Bībelē saka, kas pats pazemojās, tas tiks no Dieva paaugstināts, ja? Un šeit caur gavēni notiek šī mūsu sirds salaušana, un tāpēc es teiktu, gavēnis, kā varētu teikt, atbilde ir savas, teiksim, tādas pilnīgākas nodošanas Dieva rokās. Jā. Pilnīgi es atdodu arī savu miesu, savu garu, es atdodu Dievs tavās rokās, un tāpēc es pārstāvu ēst. Jā, un šeit es gribētu uzlikt tādu uzsvaru, mīļie draugi. Mēs bieži vien dzirdam dziesmas un dziedam. Kungs, es atdodu tev visu savu dzīvi, un mēs esam atdevuši. Mēs, kas esam pieņēmuši Jēzu, mēs esam atdevuši savu dzīvi Kristum. Bet gavēnis tas ir tāds lēmums uz laiku. Tas nav uz visu mūžu, tagad visu mūžu gavēšu, ja? Mēs nomirsim pēc 40 dienām sliktākā gadījumā, jeb labākajā gadījumā, ja? Bet tas ir lēmums uz laiku. Ja es paskatos tagad vecajā un jaunajā derībā uz cilvēkiem, kas gavēja, tad es redzu nevis vienkārši tādus ticīgus cilvēkus, es redzu dziļi garīgus cilvēkus. Tātad, ja šādi cilvēki, kuri bija dziļi garīgi, tuvu Dievam, dzirdēt Dievu, un ja viņi uzskatīja, ka viņiem ir jāgavē, ka viņiem tas vajadzīgs, tas nozīmē, ka tajā ir kaut kas. Viņi vienkārši varbūt labāk daudz nekā mēs zināja šo noslēpumu, šo spēku, šo būtību, kāpēc.
Ja, jo Ezrā bija Dieva izredzēts priesteris. Viņš bija cilvēks, kuram Dievs uzticēja. Nehemija bija cilvēks, kuram Dievs uzticēja. Daniels, viņš bija pravietis, Dievs ar viņu tā darbojās, ka ķēniņa valstī neviens gudrinieks, neviens zilnieks nevarēja nostāvēt pretī viņa gudrībai. Un tad, kad viņš saprot, ka viņam ir vajadzīga atbilde no Dieva, mēs varbūt lasīsim nākšajā raidījumā, kad tad būs tas laiks, kad Dievs atbrīvos viņa tautu. Viņš vēl papildus savai dievbībai un 3-reizējai dienā lūkšanai, viņš vēl sāk gavēt un vēl meklēt vēl vairāk Dievu. Esteri mēs jau pieminējām, ja? Dievbīga sieviete. Viņa gavē, viņa pati gavē, viņas kalpones gavē. Tātad tie ir cilvēki, kuri pazīst Dievu. Un tas nav, teiksim, tāds ekstrēms gadījums kaut kādiem izredzētiem, nē. Un, manuprāt, es domāju, teiksim tā, jo cilvēks ir garīgāks, un es gribētu šeit iedrošināt, mīļie draugi, būt mums visiem garīgiem, jo vairāk censties saprast, iedziļināties un izprast gavēņai nozīmi, jēgu un spēku. Redz, un šeit varētu teikt tā, ka, ko jaunā darībā tiek minēts, kad viņi izraudzīja kādus kalpošanai, tad viņi nodalījās. Turpat var minēt šo vietu, tas ir mums apostuļu darbos 13. nodaļā. Ir rakstīti tādi vārdi, Jāni varbūt varētu izlasīt. Jā, no 2. panta. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Un šeit ir parādi, ka svētais gars, ka viņi rāda šeit, ja, kad uzrunāja, ka viņi kalpoja, tad viņiem rāda gavēšana, ja, un tad nošķiriet man tos un tos cilvēkus. Un šeit, ko es gribētu teikt tā, kad arī tad, kad ir nodalīšanās, tas nav tikai nodalīšanās tādā lūkšanā, nodalīšanās ir kopā ar gavēni, ka viņi aiziet kādā klusā vietā, iet, teiksim tā, savā kambarī uz nezinu, cik ilgu laiku, vai tas ir diena, 2, 3 vai 4 vai vesels 40 dienas, mēs to nevaram pateikt, kā tas ir domāts, ja, bet tā ir nodalīšanās kopā, kas iet lūkšanā ar gavēšanu. Un šeit, ko es gribu mīļo radio klausītāji teikt vēl, kad bieži vien mēs kā cilvēki draudzēs, tad, kad izvēlamies kādus cilvēkus kalpošanā, kuru mēs ieliksim tajā amatā, vienkārši, šito liekam, un tā arī notiek, bet nav šīs te bībeliskā principa. Izvirzam šīs kandidatūras, saprast Dievu prātu, vai tas ir Dievu prāts, ka mēs šo kandidatūru izvirzam un mēs vai viņi liekam tajā vai tajā amatā, vai mēs esam gavējuši par šiem katru amatu, ko mēs cieceļam draudzē, vienalga, kas tas būtu, vai tas būtu sētnieks, apkopējs vai kasieris vai pat garīgais vadītājs. Pirmām kārtām, jā, es saku par piemēru, mēs vienkārši izvirzam cilvēkus tikai, kas mums ienāca prātā, bet mums nav šīs ne lūkšanas, ne gavēšanas. Un tad beigās ir tā, kā mums reizēm arī ir, ka cilvēki zaudē šajā vietā, viņi neiztur, viņi iet projām, izrādās, ka nav viņi nav aicinājums un tā tālāk, jo mēs neesam darījuši to principu, kā šeit apostuļu darbos, ka viņi kalpoja, gavēja, un svētais gars norādīja, kurus vajag nošķirt konkrētā dēļ. Tur bija apostuļi un pravieši. Tātad, mīļie draugi, sapratīsim, ja Dievs viņus nosauc par apustuļiem praviešiem, tad dod kaut kādu zīmogu, viņu liecību par viņu dzīvi. Un viņi gavēja, un viņi kalpoja Dievam ar lūkšanu. Tātad pat tādiem cilvēkiem ir jāgavē un jālūdz, ne tikai jāgavē, jālūdz. Un kas ir interesants, es gribētu šeit pateikt vienu lietu. Acīm redzot, šie cilvēki, apustuļi un pravieši, tajā mirklī nebija spējīgi savādāk sadzirdēt šo vārdu, kā tikai caur gavēni. Jo ļoti iespējams, un patiesībā, ja mēs skatāmies vēsturē, tas bija patiesībā radikāls pagrieziena punkts. Jo viņi bija kopā draudzi, viss notika, viss tur auga, un pēkšņi svētais gars saka, un tagad sūtiet. Jā. Tas ir radikāls punkts, patiesībā, kur vajag būt tiešām pārliecība no Dieva, ka tas ir Dievs. Tātad tā nav jauna mācība. Mēs redzam, ka Jēzus sāka savu kalpošanu 40 dienu gavēni. Mēs jau iepriekšējos raidījumos runājām, kad Jēzus māca kalna svētrunā, ko mēs bieži vien uzskatām par tādu kā, evaņģēliju centru vai zāli, kā kurš to uzskata, teiksim, ja kalna svētruna. Šajā kalna svētrunā Jēzus saka, un kad jūs gavējat? Jā. Kad jūs gavējat, un viņš māca, kādā veidā gavēt. Jāmāca tas, ko cilvēki taisās darīt, kas cilvēkiem būtu jādara pareizi. Ja? Tieši tāpat, kad pie viņa atnāk Jāņa mācekļi, viņi saka farizēji, un saka, Jāņa mācekļi gavē, mūsu mācekļi gavē, tavē negavē. Un ja es saka, līgavens ir pie viņiem, kad līgavens aizies, tad viņi gavēs. Jā. Viņš ļoti skaidri pasaka, ka viņa mācekļi gavēs. Par to mēs runājam jau iepriekš. Tātad tā nav jauna mācība. Un, mīļie draugi, mēs gribētu likt lielu uzsvaru vēlreiz uz to, ka tas ir tāds spēcīgs, garīgs ierocis,
kas ir paredzēts dažādu lietu risināšanai, dažādu lietu atrisināšanai, vārdu saņemšanai un dažādām lietām. Tas nozīmē tikai to, ka šis te garīgais ierocis ir jāpielieto mūsu dzīvē, ka mēs nevaram viņu ignorēt. Un es priecājos personīgi par to, ka Dievs mums devis šādu tēmu. Kāpēc? Jo šī tēma ļoti nepieciešama un ļoti vajadzīga. Un svarīgi ir saprast, ka tas ir katram kristietim, mīļie draugi. Reizēm cilvēks saka tā, es jau neesmu lūdzējis. Mīļie draugi, parādiet man Bībelē vienu vietu, kur ir īpaša kategorija lūdzēji. Ja bija īpaša kalpošana, citreiz cilvēks sauc par lūkšanu par kalpošanu, jeb gavēšanu par kalpošanu. Nē, mīļie, tā nav kalpošana. Tā ir kristieša normāla dzīve, kas ir pat pienākums, tā ir arī pavēle. No Dieva pavēle lūgt un gavēt. Jā. Tās ir pavēles, un tie ir rīkojumi, ko mums nevajadzētu pat nevis spriedelēt, nedomāt, svētais gars man pateiks un tā tālāk. Jā. Tātad tas ir garīgs ierocis. Ieroči vajadzīgi kaujai. Mēs zinām, ka mēs pastāvīgi esam dažādās kaujās un situācijās, un Jēzus mums ir pateicis, jūs esat uzvarētāji. Bet uzvarētājiem ir vajadzīgi apbruņojums. Tieši tā. Un gavēnis ir šis spēcīgais, stiprais, varenais ierocis, ko Dievs ir ielicis mūsu rokās. To viņš pats lietoja Jēzus, to lietoja mācekļi, to lietoja pravieši un kalpotāji pirms Kristus piedzimšanas. Tas ir mācība, kas nāk patiesībā no Bībeles sākuma līdz pašām beigām. Lai Dievs jūs, mīļie radio klausītāji, svētī, mēs pateicamies Dievam par šo vakaru, par šo iespēju šeit būt, kalpot jums ar vārdu, pašiem mācīties un domāsim par to, sāksim. Un man gribētos teikt tā, mīļie radio klausītāji, ja kādam ir konkordance, jūs ziniet, varbūt, kas tas ir, varbūt citā raidījumā pateiksim, vai jūs lietojat internet datoru, Bībeli, atrodiet kādas vietas par gavēšanu. Un mēs sāksim varbūt darīt tieši tā, kā mēs teicām kādā no raidījumiem pirmajiem. Mēs dosim kādas vietas uz priekšu. Tad šī te vieta, ko piemēram, es gribētu iedot uz priekš nākušās reizes uz priekšu, ir Daniela grāmata, 9. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam. Izlasiet, mīļie radio klausītāji, padomājiet, jo nākošais mēs mūsu raidījumu sāksim tieši ar šo vietu, ar šo Bībeles vietu, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja jūs jau varētu zināt, par ko ies runa, un būtu pārdomājuši par to. Jā, mīļie radio klausītāji, un atcerieties, ka jūs varat man zvanīt pēc raidījuma, un es būšu priecīgs dzirdēt jūsu jautājumus, jūsu kādas ieteikumus, vēl kādas domas, un kādas lietas, kā jums iet ar praktisko gavēšanu, ar lūkšanu, kā jums ir gājis arī aizvadītajā vasarā. Un var atgādināt savu telefonu numuru 263 94 720, 263 94 720. Gaidīšu uzzvans ar Dievu palīgu. Ar Dievu palīgu. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšana kambara noslēpuma.